atrodamies 55 metrus virs jūras līmeņa. Globāli siltumnīcai vienalga, no kurienes viņi saņem siltumu. Un šī ir tā vieta, kur sākas siltums. Nevis es gribu, es negribu, bet tev ir jābūt Latvijas apstākļos. Mums ir ar likumu jāsavāc poligonu gāzi un viņa jāsadedzina. Mēs atrodamies 55 metrus virs jūras līmeņa, un šī ir tā vieta, kur sākas siltums, kas tiek piegādāts uz gurķu un tomātu siltumnīcām uzņēmumā Getlink Eko. Nodrošināt gurķu un tomātu apriti teju visa gada garumā bez siltuma un elektrības nav iespējams. Tāpēc energo risinājumiem siltumnīcu kompleksos ir ļoti liela nozīme. Turklāt tā ir arī viena no finansiāli ietilpīgākajām pozīcijām. Kā šie risinājumi ir atrasti vienā no lielākajiem siltumnīcu kompleksiem Latvijā Getlink Eko, dodamies uz siltumnīcu kompleksu, lai to noskaidrotu. Globāli siltumnīcai vienalga, no kurienes viņi saņem siltumu. Siltumnīca strādā pilnīgi autonomā sistēmā, jo visa klimata uzturēšana notiek ar datorpalīdzību automātiski. Siltumnīcai pašai sava meteostacija ir, kas reģistrē, viņi nevar prognozēt, bet reģistrē esošos laika apstākļus. Un tad izējot no šīs situācijas arī pieskaņo temperatūras, apgaismojumu, praktiski laistīšanu. Visu. Darbinieki nodarbojās tikai ar augu kopšanu un ražu novākšanu. Tāpēc pateikt labs vai slikts siltums, to es nevaru. Un galvenais ir lai tas siltums man būtu. Dotā momentā viss, ko siltumnīca pieprasa, arī ir iedots. Pie tam es esmu Getlink uzņēmumā īstenojuši ļoti daudz tādas siltuma ekonomijas tādas projekts. Jo mēs esam pārgājuši uz LED lampām. Praktiski visa siltumnīca ir pārgājusi. Viņas ir dažādās veidās, dažādas visas, bet pēdējie 2 projekti ir pat dimējumās LED lampas ar pilnīgu automātiku, kas seko līdz saulē. Programmā ir iestatījumi, un tur arī cilvēks neiejaucās. Tur vienkārši ir iestatīts, cik augam vajag, un tālāk tā programma izpilda. Saulīte nav, ieslēdzās apgaismojums, viņš pieaug spēcīgāk, rītās ej mākonis, viņš seko pats līdzi. Otra liela lieta, kas mūsu siltumnīcā visās ir, un ko es uzskatu, ka ziemas apstākļos noteikti ir ļoti efektīva, tā ir rekuperācijas sistēma. Kad mēs siltuma apmaiņu neveicam siltumnīcā, bet mēs izmetam ārā caur rekuperatoru mitrumu. Un tā siltuma apmaiņa rekuperatorā ir 1 grāds, ko es zaudēju tikai. Bet mitrumu atkarībā no ārā apstākļiem. Pat ja ir ārā vēss un 100% mitrums, siltumnīca sev var padarīt sausu. Dotā momentā šitās tekošās 2 nedēļas ir ļoti slikts, kad ārā ir siltas nakts ar 100% mitrumu. Tad 100% pie vienādām temperatūrām nav ko apmainīt. Jo strādā absolūtā fizika, absolūtais mitrums un līdz ar to, cik gramus saturās gaisā mitrums. Tā kā, jā. Godīgi sakot, to pirmo gurķu projektu, kad mēs iesākām ar tām LED lampām, mums sanāca, ja nemaldos, kaut kādi 7–8 kilovatu uz kilogramu enerģijas kopējais patēriņš uz kilogramu produkcijas. Kaut gan Holandas standarts ir 12–13. Un būsim godīgi, Latvijā ir augstākā klimatiskā zonā nekā Holanda. Tā kā visi šie ieviestie pasākumi to nodrošina. Jā, dārgi, bet, ja to ņem kopumā, ir tas apmaksājums. Principā alternatīva ir ļoti vienkārši. Ja par Eiropas naudām atļautu būvēt siltumnīcas atbalstāms, viņās jau jābūt iekšā ar tādiem noteikumiem, ka jābūt tur rekuperācijas sistēmai jau. Nevis es gribu, es negribu, bet tev ir jābūt Latvijas apstākļos. Ja tu gribi lampām, tad jau ir LED apgaismojums. Jā, var skatīties pa spektriem, bet efektīvi. Tas gan ir fakts, ka uzliekot LED apgaismojums, palielinās siltuma patēriņš siltumnīcā.
jo nātrija lampa ir ļoti karsta. Pēc lampa ir 40 grādi tikai silta. Bet jau nātrija lampa vairs nav. Šeit tomātos ir 50%, bet tas ir atstāts tikai ziemas periodā dēļ spektrālā sastāvā. Principā man nevajag, man arī apgaismojuma līmenis. Getliņos ir ļoti augsts apgaismojuma līmenis. Mums mākslīgais apgaismojums ir 400 mikromolus kvadrātmetru sekundē. Tas fotonu plūsma. Tas ir ļoti augsts. Marihuānas audzēšanā vajag 1200. Bet tīri no apkuras viedokļa, tātad šī poligona gāze, tas ir ekonomiskākais risinājums, kāds šobrīd mums šeit. Es saku vēlreiz, nezinu, kas ir ekonomiskākais, jo man ir galīgi vienalga, kāds siltums pienāk. Jo es neesmu. Tad siltumnīca faktiski nerēķina šos te... To rēķina energobloks, es nerēķinu. Jo tur tad jārēķina, vai tās ir gāze, granulas, poligona gāze. Mums ir ar likumu jāsavāc poligona gāze un viņa jāsadedzina. Jo metāns ir 4 reizes bīstamāks ozonam nekā CO2 gāze. Likums to nosaka. Un tad ir vienkārši, var jau dedzināt lāpā un pūst gaisā, bet efektīvāk to pašu, ko mēs uzpūšam gaisā, izlaist caur siltumnīcu. Un tad būsim ievērojuši dabas aizsardzības prasības uz metāna piesārņojumu, un otrām kārtām arī nebūsim vienkārši siltumu lieki atdevuši atmosfērai. Bet tas būs izgājis caur augiem, augi viņi būs akumulējuši.